Čau! Tad e-pasts ir gatavs, es parādīšu ātrumā, kā tev ieiet iekšā un visu, tad rekur šī te adrese, es tev viņu rekur atsūtīšu Messengerī. E-pasts tātad. Nu vienkārši, tu vari rakstīt vienkārši arī Gmail un viss. Ierakstīs gmail.com un būs. Tā. Čau, es tev pārzvanīšu pēc brīdiņa, labi? Ok, tā, čau. Tā, Edgars, ieraksti savu e-pastu, tālāk. Paroli. Tālāk. Tad rekur apstiprinām noteikumus visus. Un ielādējas e-pasts. Tā, ko viņš ir ielādējis visus reizes tavus, jau arī vecos. Tas garīgi interesanti. Šokā. Tā, ok. Rekur ir mans testa e-pasts, kur es atsūtīju, lai pārbaudītu, ka e-pasts tiešām darbojas. Es varu arī atbildēt. Viss ok. Aizsūtām atpakaļ. Un es esmu saņēmis e-pastu. Viss ok. Tā kā tā. Tad rekur ātrumā, piemēram, tev rekur viss tad ir balts. Man, kā redzēja, ir tur zaļš kaut kāds fons, tur ieiet uz settingiem, rekur labajā stūrītī un Teams. Tad var nomainīt, uzlikt, ja kādu tur backgroundu kādu vēlies. Tur var arī pats, rekur My Photos, augšuplādēt bildes, nu, kā vien vēlies. Tas atrodas te zem zobratiņa un tēmas. Un settingos tu vari vēl uzlikt parakstu šajā lodziņā, signature, tad var vienkārši. Nu jā, tur tu zinās to savējo nokopē no vecā un ieraksti te un saglabāt izmaiņas. Zem tā zobratiņa arī. Un tālāk, tev ir kalendārs. Te augšā, labajā stūrītī tātad viss notiek. Uz tiem kvadrātiņiem Google kalendārs. Un arī ļoti ērts un pārskatāms un viegls vienkārši. Jā, tas arī tad pēc tam nokačā arī telefonā App Storā ieeja tieši Gmail, gan kalendāru, gan Gmailu nokačā to visu. Un tad, jā, te vienkārši te var nedēļa, mēnesis, 4 dienas. Man patīk vislabāk, kad nedēļa rādās. Un tad rīt vienkārši piespied un ieraksti atgādinājums. Un create, un viss ādreiz atgādinājums ir izveidots, un tādā veidā vienkārši nospiežot un ierakstot izveido. Ja tu gribi kaut ko papildus, piemēram, tur ieraksti atgādinājums 2, un tad edit event, tu vari uzlikt arī uzreiz viņam, piemēram, krāsas, ja kaut kas svarīgs, tad tur sarkano, tad description pierakstīt, location, join meeting, tas jau webinārs arī klāt, nu. Tad viņš ir sarkans, tu viņu var arī pārcelt, ja gribi laiku mainīt, vienkārši pavelc un viss, vai dienā citā. Nu, ļoti ērti, ļoti ērti. Un arī tu aprakstu iekšā, ja atgādināju kaut ko sīkāk, nu, tādā veidā. Tāpatās arī izdzēsti ļoti viegli. Tātad atpakaļ vēl tādu kalendāru tu izčakos sapratīsi, tad rekur ir tas drive, jeb tas pats, kas failiem.lv. Ja viņā iekšā. Tad rekur jaunas mapītes var izveidot. Viņš kā parāda. Tieknie drive. Nu, es tev ātri to parādīšu vienkāršāk. Rekur izvēlēs new folder, nosaukums. Izveidojas jauns. Un tad zem katra tu atkal vari veidot atkal jaunus. Un tādā veidā tikai ar new. Un tev var vai nu jaunu dokumentu, vai jaunu tabulu, vai arī jaunu. Tev būs Google Slides ļoti forši veidot prezentācijām. Viņas ir tur uzreiz var izvēlēties. Uzreiz to prezentāciju turpat uztaisi, un viņa turpat arī būs izveidojusies. Izvēlēties dizainu. Nu, to tā arī izpētīs tad
šo tad es arī izdarīšu. Te ar labo uz mapītēm var spiest arī krāsu nomainīt mapītē katrai, lai vieglāk pārskatīt. Un arī viss ir ļoti gudri un forši uztaisīts. Kas tur vēl apakšā ir? Te ir administrācija. Nu, zem tā, tur atkal zem tā, tiem kvadrātiņiem. Tur vajadzēs ierakstīt tev norēķināšanu, nu, karti pievienot. Ieies tajā admin konsolē, tad ir next, jā. Un billing. Un tad te tu varēsi izmantot tā, tev ir izmēģinājuma versija 14 dienas, un tad tu nospiedīsi setup billing un izvēlēsies to pa 4, piemēram, tad ir tas, ka tev ir 30 GB tas ciedais disks, bet ja tu izvēlēsies pa 8 eiro, tad tev būs neierobežots diska vieta, neierobežot. Tā kā, nu, skaties, cik tev, man vajadzēja to neierobežoto diska vietu, tāpēc es ņēmu pa 8, bet mierīgi tu vari jebkurā brīdī pāriet uz tiem 8, ja pietrūkst vietas. Bet sākumā tad vari select 4. Un viss. Tā kā tad atradīsi te visu zem šī te kalendārs, disks un administrācija. Te patērēs arī karte, YouTube, tulkotājs un viss nepieciešamais. Kā tā? Tik viegli. Vai es brīnos, kad ir šie e-pasti ir iegājuši no vecā kaut kā importējušies? To tu tad izpētīsi. Tā. Ceru, ka visu saprati. Ja kaut ko nesaprati, tad jautā. Labi, čau!